Esiet sveicināti! Ēterā raidījums Runā Latgale, un šovakara viesis ir Preļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Labvakar! Labvakar! Atgādināšu, ka raidījums ir tiešraidē, tādēļ arī jūs varat piedalīties raidījumā, sūtot un rakstot e-pastā vai tālrunī, kas redzams ekrānā, savus jautājumus. Un sarunu turpināsim latgaliski, jo tā ir vēlējies raidījuma viesis. Tātad vēlreiz labs vakars! Labvakar! Kā ir Preļu novadā sagaida pavasari, vai jūs jau sagaidējat, varbūt jau Preļu īlos pučas zīd? Jā, par puču zīdēšanu jāsaka, ka nesen laikam bija akcija Metropolis organizēto, ka bedrēs stodie puķētis. Bet, var sacēt, ka pakopeniski rudens ir porgojis pavasarī, un, vienā ziņā tas ir ļoti labi. Protams, problēmas ir lauksaimniekiem, ar lauku sējumiem, bet runājot par pašvaldības īlām ceļiem, es gribu sacīt, ka mēs esam uzsākuši gatavošanos, ir notikuši iepirkumi gan periodiskai uzturēšanai, gan remontiem ceļu īlu, un tiklīdz sāks strādāt asfalta rūpnīcas un arī būs piemēroti laikapstākļi, tad mēs sāksim šos visus darbus. Es gribu sacīt, ka pagājušā nedēļa jau ir nogrēdarēti aptuveni 85% visi pašvaldības lauku ceļi, kas mums ir vairāk kā 300 kilometri. Tad tie, kas atlikušie, vēl ir diezgan sliktā stāvoklī, bet tiklīdz būs sausi, tad mēs to darīsim. Runājot par pilsētu, tad šogad mūsu ceļu nauda ir nedaudz vairāk kā pagājušajā gadā. Un šogad arī pēc ilgāka perioda esam ieplānojuši tad arī katram pogostam, mums ir 4 pogosti, aptuveni 15 000 eiro katram pogostam ceļu uzlabošanai. Tī pārsvarā būs grants ceļi, kur notiks dažādi remonti. Un, protams, arī ceļu uzturēšana un kūpšana, kas vēl ir atsevišķi aptuveni katram pogostam no 10 līdz 15 000 eiro. Tā ka, kaut kādus darbiņus mēs varēsim izdarīt arī uz lauku ceļiem. Par pilsētu konkrēti runājot, gribu sacīt, ka ir paredzēti rezervāti 50 000 eiro dažām īlām, kur mēs varētu vienlaidus asfalta segumu atjaunot. Šobrīd plānojas, ka tas varētu būt Rancāna īlas posms, kas ir ļoti sliktā stāvoklī, tad no Aglaunes īlas līdz mikrorajonam. Un tad naudiņas pītiks arī Talsu īlai, no Līpojas līdz Atpiltas īlai. Ja kaut kur neizmantosim un vēl paliks pori, tad plānojam arī Celtnieku īlu no Brēvības līdz Kooperatīvu īlai, kur ir intensīva satiksme un arī sagums ir diezgan nosalītojis. Tad tur ir arī bērnu dārzs, pasaceņa un arī diezgan liels mikrorajons. Porējā pilsētas daļā un arī pogosta centros, tur, kur ir asfaltātas īlas, tā arī bedrēšu lopēšana ir paredzēti līdzekļi, tā kā arī tas tiks darīts, tiklīdz atļaus laikapstākļi, un kā jau sacīju, ka strādos asfalta rūpnīcas. Vēl arī, protams, par ceļiem un laukumiem un tādam lītam domājot, mēs šogad plānojam uzsākt tehnisko projektu izstrādi, tātad visas dokumentācijas izstrādi iekšpagalmiem. Šogad vēl lieli remonta darbi nav paredzēti iekšpagalmiem mikrorajonos, bet tā, lai mēs sagatavotos nākošam gadam, iespējams arī Eiropas naudas nākošais gads jau būs pieejamas, vai arī mūsu pašu kredītu līdzekļi, bet tad visos daudzdzīvokļu mikrorajonos šogad plānojas tehnisko projektu izstrāde, kam ir paredzēti vairāk kā 20 000 eiro. Tātad, gatavojoties arī lielai talkai, protams, ka pamazam sāksim arī sakūpt īles parku. Parkā ir ītvis domātas vairākos vītos, tad mainīt un uzlabot un, arī varbūt tāds vizuāli napievilcīgas lietas, kā malku šķivnieši, kas ļoti veci ir dažos pilsētas vītos. Un ir nosalītojuši pilnīgi arī tur ir paredzēti līdzekļi, lai kādus šķivniešus 10-12 šogad mēs varētu uzbūvēt no jauna. Tas, kas attiecās uz domas izīrētajiem dzīvokļiem vai sociālajiem dzīvokļiem. Bet papildus tad šai arī var privatizētī dzīvokļi pīsadalīt un mēs piedāvājam šos tipveida projektus, tad reizē arī uzcelt šķivnieti, kas izmaksā apmēram
līdz 1000 eiro. Ja, tā ka var grīstīs domā un par to interesētīs. Nu, arī apgaismojums tiek plānots mainīt Celtnīku īlā un Ločpliešu īlā. Daļai arī domāsim par Kurzemes īlu, kur bija iedzīvoto īsnīgums, bet nebija plānoti līdzekļi, bet skatīsimies, šobrīd ir pasūtīti tehniskie projekti, cik tas izmaksā un iespējams, ka mēs to varētu darīt. Tā kā arī naudiņa ir atvēlēta bārnu laukumu papildinošanai, kas mums ir tāpat arī puķu piramīdam un dažādiem puķu rūtojumiem pilsētā vairākos vītos un arī pogastūs. Nu, un ceram, ka arī 1. maija varētu darbs uzlabotīs, jo ir uzsludināts konkurss uz mākslinieka noformātoja vītu. Un ar 1. maiju mēs ceram, ka mēs varēsim pieņemt darbā arī šo cilvēku, kas jāsaka, laikam 2,5 gadi tā īsti nav strādājis. Ja, pilsētā ir praktiski uz arhitektu pasaļovuši mēs uz labīkortošanas nodaļas Prēļu saimnieka, bet tas, kas varbūt pietrūkstos nianses, kas dod skaistumu, kas dod etisko šo gandarējumu, tas mums ir bijis palicis novārt. Tādēļ to ar 1. maiju mēs ceram, ka mums soks jauns mākslinieks strādāt. Ja jau par nūpītnam rītam runājam, visi slavē Latgalis programmu, ko jūs jimsit to skaidri projekti paredzēti vai kādi šobrīd notiek? Jā, Latgalis programmu mēs tiešām Latgalis pašvaldības slavējam un jāsaka, šobrīd notiek intensīva apguve tajos pašvaldībos, kur tika piešķirta šī naudas līdzekļi. Mūsu pašvaldībā Prēļu novada šobrīd tiek renovātas 4 izglītības īstodes, kas jau socās septembrī un darbs intensīvi notiek. Liegumi ir paredz darbu pabeigšanu līdz 1. septembrim. Un gan bērnu dārzā pasaceņa apjomīgi darbi notiek, bet līdz ar to būs arī nelielas nārtības, jo centrālo pasaceņa sāka tiks slēgta uz 3 mēnešiem, lai varētu renovēt gan ādinošanas bloku, gan virtuvi, gan zāli, gan kuplītošanas telpas un veļas mozgotuvi. Bet bērni, kuriem būs nepieciešams izavītos otrā ākā, kas mums ir īgojis ar nosaukumu Auseklēts. Un šeit plānojam, ka ir vairāk kā 160 vītas un visiem bērniem vasarā pītiks. Bet jūlijā mēnesis gan būs slēgts pilnībā, jo tad ir atvaļinājumi arī darbiniekiem un tas jau ir domas pieņemtais lēmums. Valsts ģimnāzijā notiek iednieces rekonstrukcija, bet jāsaka, laikam pabeigšana, jo vairāk kā 15 gadu tas nav bijis, un šobrīd praktiski ģimnāzijas audzēkņiem, ģimnāzistiem nebija īsti vītas nikur paēst, nikur, sacīsim, arī kādreiz pasēdāt, vienkārši kafeju iedzert vai tēju, un ceram, uz septembri to varēs izdarīt. Tas pats ir ar 1. pamatskolu, kur intensīvi notiek darbi un tad tiks turpinota siltinot fasāde un arī iekšdarbi. Arī šeit labīkortošanas ietvaros šogad uztaisījām slidotavu un hokeja laukumu ļoti labu, apgaismotu, bet, diemžēl, paspēlējām laikam kādas 3 nedēļas, jo tāda zīme bija šogad. Bet, tas ir izdarīts. Un 4. arī, te ir Prēļu 2. vidusskola, kur arī notiek gan iekšdarbi, gan fasādes siltinošana un arī Prēļu 2. vidusskolē uz septembri, var sacīt, būs jaunas renovētas telpas. Otra daļa Latgalis programmas, par ko mēs runājam, tad mums bija piešķirti vairāk kā 3 miljoni latu. Šobrīd, ja mēs to pierēķinām attiecīgi eiro, tad te ir diezgan liela summa. Otra daļa šobrīd ir novirzēta gan lauku pogastu centru īla asfaltiešanai vairāk kā 3 kilometri garumā un arī vairāki posmi pilsētā. Te ir lauku īla, Nokūtnes īla, Dorzu īla visā garumā, arī Nokūtnes īla visā garumā, Celtnīku īlas, aptuveni puskilometra posmas. Un arī 2 gadi, kā nepabeigto ītve uz Līča cīmatu, kas ir kilometra attālumā no pilsētas, tur arī tiks pabeigts veloceļiņš un ītve gojējiem, jo daudzi gan uz darbu, gan uz skolām bērni īt reitos vakarūs un intensīva satiksme. Tā kā arī šis projekts tiks pabeigts šos lielos RF programmas, Latgalis programmas
ītvaros. Nu, tie ir tie lielie darbi, kas turpinājās vai ir īplānoti, un pa īlam jau ir šobrīd beidzās konkurss. Mēs zināsim firmu, jo pīsateikuši bija ļoti daudz. Tad konkurence liela ir, un ceram, līdz ar to varbūt arī cena būs nedaudz zamoka, bet darbi tiks darēti, un mēs esam tiešām no tam 9 Latgalis pašvaldībām, viena no pirmajām, kas šo Latgalis programmas, tā domāju, apgūs, viena no pirmajām. Un nokušais pusgads vēl 15. gadā paliek īsnīgt atskaites, noformēt visu un sākt jaunu Eiropas fondu periodu. Kā īt Preiļu saimniekam, kāds ir bijis pagošais gads, cik ražīgs, kas ir izdarīts? Es pagošu pīkdienu atcerodoties Norvēģijā komandējumā, jāsaka, bija tad gūt pieredzi 9 Latvijas pašvaldības bija gan par komunālajiem uzņēmumiem, gan arī par pašvaldībām un arī valsts īstodēs. Un pa to laiku ir izgojis arī Vītejo avīze pagošu pīkdienu, un mūsu deputāts Šņepsta kungs, arī Preiļu sīra vadītājs reizē ir uzdevis vairākus jautājumus. Un gribētu oponēt, jo rakstam, es to gan droši vien, ka Preiļu novada viestīs darēšu, jo Preiļu saimnieks pagošu gadu ir strādājis ar plusu, ja mēs to jamam tēri saimniecisku darbību, kaut gan, ja pajam 219 000 apmēram nesamaksātos naudas iedzīvotāju par apsaimniekošanu, tad, protams, ka ir mīnus 92 000. Bet, pie sijā Preiļu saimnieks šo lielu apgrūzējumā, šos summas ir nenozīmīgas, es gribu sacīt. Bet katrā gadījumā, kas te ir strādājis ar plusu, kas ar mīnusu, ja? Pirmkārt, mūsu koģenerācijas stacija mazo, kas ir mūsu īpašumā, ir devusi 144 000 plusu. Es runāju šobrīd Latūs, jo gada porskoti ir Latūs, ja, pagojušo gadu. Arī siltuma apgādes nodaļa ir strādājusi kopumā ar pozitīvu 94 000 rezultātu. Tas ir rezultāts pretēji tam, ko Šņepsta kungs apgalvoja, ko devas ir koģenerācijas lielo stacija, kas ir privātais, un ko mēs lētāk īpērkam siltumu. Bet, diemžēl, ir sadaļas, ja posteņi, kurus ir mīnusi. Ja? Tas ir ūdens apgāde, ražošana un attērēšana ūdens. Acīm redzot, tuvākā laikā šeit būs jādomā par tarifa paaugstināšanu, bet es gribētu nomierināt cilvēkus, ka šai gadījumā tarifs, ja es mainīsies aptuveni no lats 30 uz lats iespējams 60, 70, ja, tas tik būtiski neietekmē mūsu naudas maciņus, kā ietekmē siltums. Bet tā pašā laikā siltums ir pa 4% šobrīd apstiprinātais tarifs palīdz zemāks. Ar 1. māju stojās jaunais spēkā, un tad būs šis jaunais siltuma tarifs. Protams, mums ir jāizlem kopīgi ar iedzīvotājiem, ko darīt ar ūdens cirkulāciju. Jo šobrīd Preiļu sīra mikrorajonā mēs maksājam Preiļu sīram par cirkulāciju, bet pārējo pilsētas daļa praktiski vasaras periodā radīs zaudējumus. Sijā Preiļu saimnieks, to iespējams, ka varētu būt aptauja par to, vai cilvēki grib karstu ūdeni vai negrib, un ja grib, tad jāsavīnās, cik tas izmaksāja reāli. Protams, ka ar zaudējumiem ir arī vīsnīca, 4000 aptuveni apbedēšanas birojas, tikpat labiekārtošanas, apzaļumošanas darbi mīnus 17 000. Pārējais, vēl pilsētas tolēta 5000 aptuveni, ja? Bet pārējie, kā jau sacīju, tad lielu plusu mēs esam poši saražojuši koģenerācijas stacijā, un līdz ar to gribu sacīt, ka saimnieka darbība pagojušā gadā ir vērtējama kā pozitīva. Protams, ka ir gan apsaimniekošanas parodi no cilvēku puses, gan komunālī maksājumi, arī parodnieki ir ne tikai iedzīvotāji, bet arī juridiskos īstotis dažādas, ja? Bet kopumā situācija ir stabila, un es domāju, ka arī šis te pagojuši gadu pirms gada palaistotie privāto koģenerācijas stacija mums dot lētāku siltumu. Tikai tas ir trūkums, ka mēs, sacīsim, zīmes periodā, ja nevar nodrošināt lielāku daļu siltuma.
Jā, mēs jokurinoja sova klota, kas drusceņi sadordzinoja tos izmaksas, bet, kā jau sacēju, tad šobrīd ar 1. maiju siltuma tarifs ir -4%. Tikko arī ziņos vēramās, ka Rēzekņī noteikti novada mocības stundas, ko finansēja pašvaldība, kā ir Preiļu novadā ar latgalīšu valodu. Es gribu sacīt, ka ļoti liela daļa bērnu, protams, arī pieaugušos runāja latgalīšu valodā. Protams, te varētu runāt, ka dažādos latgaļas daļos ir dažādas arī izlūksnis un dažādi pat vārdu nozīmes. Bet arī mūsu skolos novada mocība ir kā stunda un arī latgalīšu valoda tiek mocīta. Un, jā, lai viegli smilts Bronislavam Spridzānam vēl nedaļu atpakaļ mēs vai pusotru nedaļu atpakaļ ierakstījām par šo lītu raidījumu Latvijas Rādio 1 grāmatu svētkos Preiļos, bet, diemžēl, šis cilvēks ir aizgojis un arī gribētu izteikt vēlreiz pīderīgiem līdzjūtību. Bet kopumā es domāju, ka mēs arī Preiļu novads nav izņēmums latgalijas kontekstā ar latgalīšu valodu un kultūras mantojumu un vēstures saglabāšanu viss ir kārtībā. Kādi tuvākie pasākumi, kā svinēsit pavasari Preiļu novadā, Preiļos? Jā, ir paredzēti, kā jau sacīju, 26. aprīlī Lielo talka paredzēta, bet līdz tam mēs plānojam pretī bibliotekai pamazam sakārtot laukumus, kaut gan tie ir privātie laukumi, baznīcas, bet jaunieši entuziasti plānojās un arī pieaugušie cilvēki un arī Sijā Preiļu saimnieks un poši pīpalīdzēt sakārtot gan zaļo zonu šajā Korsovas ielā, gan arī, kaut nedaudz, bet arī sabiedriskā kortā uzkopču stovlaukumu, kas pīdar katoļu baznīcē un ir iznomots, bet tur tiešām nav pievilcīgs. Tāpat arī plānojam stādīt vairākos vītos kūkus pilsētā, protams, arī papildus puķu dūbis, un arī, kā jau sacīju, tad arī parkam lielāku uzmanību pievērsim un ir renovātas slūžas, ir pielaists ūdens dīķos, dīķi ir iztērēti, tā kā arī pludmaļa. Šobrīd būs salīkami tilteņi, laivas un viss sagaidēsim, peldēšanas sezonu un vasaras sezonu ar šo pludmaļas papildinājumu mūsu un uzlabojumiem. Un 26. protams, visus aicināja uz lielo talku. Un vēl kas no šo gribu sacīt, ka līdz 16. maijam var pīsateikties bērni, vecāki vai aizbildņi arī skolānu vasaras darbiem. Tad no 13 līdz 18 gadiem, kas ir skolnieki, deklarētie Preiļu novada varēs vismaz 2 nedēļas pastrādāt. Un par to saņemt naudiņu. Tad attiecīgi darba likumā vai 4 vai 6 stundas un tad tos dienas pastrādāt pilsētā novadā pie dažādiem darbiņiem. Bet tuvākie pasākumi jāsaka, tas ir baleta festivāls starptautiskais jau 8. reizi un ļoti laba izrāde 10. aprīlī 19. No klasikas līdz avangardam, kuri laikmetīgos dejas kompānija Opinion Public no Beļģijas. Dažas biļetes ir, bet ļoti maz. Visi laipni aicinoti 10. aprīlī. Tāpat 20. aprīlī Preiļu kultūras namā un pagastūs notiek dažādi lieldienu pasākumi. Un 25. aprīlī arī Dona koncerts, autora koncerts Preiļu kultūras namā arī. Es domāju, ka būs labs. Un 2 skolām ir jubilejas, 26. aprīlī Preiļu mūzikas un mākslas skolā 50 gadi, un 3. maijā arī 1. skolai Pelieču pogastā 100 gadi. Šī tādi lielākie pasākumi. 3. maijā arī pavasara tirdziņš, gan zemniekiem, uzņēmējiem, amatniekiem, iedzīvotājiem visiem. Un par sportu runājot, tad gribētu noslēgt, ka mums šogad pirmo reizi pēc ilgiem laikiem ir pirmos līgas futbola komanda izveidota, kur spēlē arī Rēzeknis un Daugavpils komandas un arī citu lielu pilsētu, jāsaka, jā. Un pirmo spēle bija aizvadēta pagājušā svādiņ, tad arī pirmo spēle veiksmīga 4-1 uzvarēta Ugris un Salaspils apvienoto komanda. Un pirmos līgas šeit mojas spēle, pirmo būs 10. maijā uz mākslīgo saguma,
Un tad oficiāla liela atklāšana pirmos līgas spēļu būs 24. maijā uz Zoloja stadiona. Tā ka visi laipni aicinoti, un mums spēlēja ļoti spēcīgi studenti, kas pagājuši gadu ir spēlējuši daudzos virslīgas komandos. Šogad esam vīnojušies. Un tivokais sporta pasaukums, tas ir Cīruļputenis 2014. Jā, ļoti labs pasaukums bija Rāzeknē, pusmaratons, kur piesadalījās ļoti daudzi prēlīši un guva ļoti labas vītas. Bet 12. aprīlī, 12. pretī Prēļu kultūras namam skrējiens Cīruļputenis. Tātad gan tautas klase 2 kilometri, gan arī naudas balvas tiem, kas skrīs garākas distances, tā sacēt, profesionāļu klasē. Un izspēja vienkārši arī savu veselību uzlabot un noskrīt savam prīkam. Ik viens sacēt, lai jūs izadūt. Jā, visam arī jauku pavasari un vēl arī, protams, sakūpt arī savas mojas, savas dzīvokļus, zemes īpašumus un lai mēs vienkārši ar to darbu darētu skaistoku gan savu to mazo vīteņu, gan arī visu pilsētu, novadu un arī Latgali. Paldies, ka atradat laiku, paldies, ka atbrauciet, paldies arī jūsam, ka vērtās uz sazaredzēšanos.